Dienvidkurzemes novada Medzes pagastam Astāšos savā senču īpašumā jau 4. paaudzē pēdējos 16 gadus saimnieko metāla mākslinieki Iveta un Reinis Kuncīši. Soli pa soliem izdevies atjaunot seno un iespaidīgo īpašumu, kas jau kļuvis par iecienītu galamērķa atpūtas cienītājiem. Šeit arī ik vasaru sirsnīgā un radošā atmosfērā gaidīti mājas kafejnīcas apmeklētāji. Taču tas nebūtu nav viss. Šeit atrodas arī metāla dizaina uzņēmums Ideju Lidlauks, kura pirmsākumi meklējumi 2009. gada krīzes laikā. Birojs mums bija Liepājā, mēs strādājam Liepājā. Tā doma bija tāda, ka mēs sapelnīsim daudz naudas, un tad nāksim te, remontēsim darbnīcu, taisīsim un māju remontēsim, un krīze viss nolika pilnīgi otrādāk, naudas nebija vispār. Par īri vairs samaksāt bija grūti, un dabujām nākt pie vecākiem un vaicāt, vai mēs drīkstam cūku stallī uzsākt savu, biznesu darbnīcu pārcelt atpakaļ. Un ko viņi teica? Jā, droši. Cūks vēl bija, man liekas, tai vienā galā, vai ne? Jā, vienā galā vēl bija cūks. Tur, kur dīvāns bija, tur tāda siena, dēļ siena, un tur turien vēl berzējās cūks, varēja redzēt apakšā, tās noberzētas un augšā. Jā, tur tagad ir birojs, tur mums bija vēl cūks, un mēs sākām otrā galā remontu. Ko tur remontē? Izvāc visu ārā, palika sienas, ielēja betonu. Bet iegāja tā darbnī, tā stallī iekšā, un kad tu tā rokām aizsniedz griestis, saprot, pišķiņi pa zemu laikam būs, un tad izgrauj caurumu ārā un no traktoriem ved ārā zemi, lai dabūtu viņu līmenī, līdz 3 metriem dabūtu. Jā. Tā mēs arī sākām. Kaut ko aplaužās vai kaut kas tāds. Jā, protams, taču uz grābekļiem ir kāpts un ir naudas lielas visādas tur paliktas parādā mums un mēs. Un tad mēs smējamies, skola maksā naudu, kaut kā šitas jānorīja. Un sāc atkal no jauna, jo viss ir par to, ka tu ej un dari un celies, un vienkārši tā piecelšanās. Jo, protams, kad visiem ir kļūdas un grūti, un brīžiem Reinis saskums, tad es saku, beidz, un tik traki jau nav. Brīžiem es saskums, tad es saku, ko tu čīks, darīs, un gan jau būs labi. Jā, kad liekas sastrādājis, beigās nomaksā nodokļus, algas beigās. Nekas nav vairāk. Labi, strādājam tālāk. Ivetai un Reinim Kuncīšiem, kā jau māksliniekiem, patīk visdažādākie radošie izaicinājumi. Reiņi veidotie dizaina un mākslas objekti skatāmi gan Liepājā un citviet Latvijā, gan arī ārvalstīs. Viens no pazīstamākajiem ir, piemēram, spoku koks Liepājā. Tas laikam man niķis ir, kad es lecu iekšā visā tās afērās, bet kad inčī. Pēc tam jau arī grauž nagus citreiz, kad nevajadzēja varbūt, bet tas spokoks tieši tāpatās. Uzrunāja, braucam parunāties, braucam kaut ko tur uz salvetes uzzīmēja, tur kaut ko, Te ir tā atšķirības starp uzņēmēju darbību un mums, jo uzņēmējs rēķina vairāk. Domā, ko viņš ražos, kam viņš pārdos, pēta tirgus un darbojās. Mēs darām to, ko mēs mākam un kas mums patīk un kas mūs aizrauj, un beigās mēģinām savilkt galus. Jau ar gadiem drusciņi tu iemācies, ko vajag darīt, ko nevajag darīt, un varbūt arī kā vajag darīt. Bet ir bijuši brīži tiešām, kad ir grūti. Un viss jau arī nevar paredzēt. Tu nekad nevar tagad kaut vai ar to pašu Ukrainas kāru. Cenas metālam uzlēc, cenas tam, tu esi tāmas iedevis. Visu laiku jau tu mācies, visu laiku tu pilnveidojies un tā kaut kā tik uz priekšu. Par to uzņēmēju darbību es atzīšos, kad es pabeidzu augstskolu uzņēmēju darbību tepat Liepājas universitātē. Un es aizgāju uz turieni ar domu, nevis par kaut kādu tur baigo biznesu, bet es aizgāju ar domu, kad jāpalīdz māksliniekiem, jo mēs paši ar to saskārāmies. Tu pabeidz skolu. Ko tu darīsi? Nav jau tāda mākslinieks, tu jau nevar aiziet. Un tev maksā naudu. Jā. Tev ir jānotirgo tas savus produktus. Vienalga. Kaut tā ir māksla, kur noliek uz galda, vai tā ir driķeris, ko jāuztais ir. Jā, un tev jau viņš ir jānotirgo, un tu jau viņu nevar arī notirgot, labi, tirdziņā var,
Bet, ja tev ir lielāka pasūtījuma, kas iet caur domai, kā tev ir jābūt oficiālam uzņēmumam, tu nedrīksti, tu vari kaut autortiesības un tā. Un visas tās papīra lietas un darīšanas vienkārši man aizveda līdz tam, kad es aizgāju mācīties. Un, godīgi sakot, es nezinu, vai man tā skola kaut ko palīdzēja tādā ziņā, kā saprast, kā tas ir jādara, bet tādā ziņā, ka tas iedeva tādu pārliecību, ka tas nav nekāds tur tāds baigais, ka to tikai var darīt lieli cilvēki ar lielām naudām, un tas nemazam tā nav. Ka tu vari sākt ar mazumu, ka tu vari darboties un attīstīties. Pēdējos gados Ideju Lidlauka metāla apstrādes darbnīca piedzīvojusi savu attīstību. Ja sākotnēji te rosījās vien pāris darbinieku, tad tagad to skaits pieaudzis līdz 9. Šobrīd tiek strādāts pie kādas Norvēģijas viesnīcas pasūtījuma izpildes. Tas ir sadarbība ar AB Galdnieks tāds Liepājā un ar tiem tur. Un viņš jau ir liels un attīstījies, un tad mēs mēģinām lekt līdzā. Tā apmēram. Viņi iet pa priekšu, mēs velkamies pakaļ. Tā sanāk. Mūs velk līdzi. Viņi dod liels pasūtījumus, man ir daudz darbinieks, man vajag augt, no tā arī tas audziens sanāk. Ražojam to, ko citi ir izdomājuši bieži vien. Retu reizi paši kaut ko, ja mēs tiekam pie kāda forša pasūtījuma, kur mēs varam kaut ko dizainēt, kā riteņu turētājs Liepājā, kā tos pašus spoko, kas tomēr tāds drusciņu mākslas objekts, bet tādi ļoti maz pasūtījumi. Mēs vispār ļoti maz arī strādājam pēdējā laikā vispār uz Latvijas tirgu. Mēs daudz ko uz Skandināviju. Teātris, lielam ir teātris un Skandināvija. Šādi tu paskaties, Rasim, tas būs tāds, kaut kāds tur tāds un šitāds un tāds. Interesanti, un aiziet. Tāpēc, citreiz es smējot, kāpēc tev ir darbinieki, tāpēc, ka man nepatīk tas pārējais, tas masveida, pēc tam tā, es varu izdomāt, tas arī tagad, viņi bija kolonām, vajag apkārt cokolus augšā, apakšā, kur es prototipu izdomāju, kas kā darbojās uz darbnīcu. Ko es tagad no savas pieredzes varu teikt, varbūt nevajag uzreiz ieguldīties kaut kādos lielos, pirkt iekārtas, kaut kādas lielas, vajag sākt ar mazumiņu. Un tad tādu skatīties, jo paņem tos kredītus un tad nevar atdot un tad neiet tā kā. Bet tagad tu iegūsti jau kaut kādu savu pieredzi, tu saproti, kas cilvēkam patīk, kas viņam nepatīk, ko viņi vaicā. Tad tu vari varbūt arī guldīt tālāk jau atkal iekšā. Kā atzīst abi radošie un uzņēmīgie mastāšu saimnieki Iveta un Reinis Kuncīši, tad atrašanās laukos mūsdienās nebūtu nav šķērslis tam, lai īstenotu un attīstītu savu biznesu.